Es teiktu tā, ka apkopojot šo skatu uz šiem te 5 treneriem, tad ir sevišķi par pirmajiem 4, Andrēju jau noliksim tagad šobrīd maliņā, es teiktu, ka tie bija tādi 4 savstarpēji papildinošas personības, kuru ķīmija noveda pie liela, nu, es teiktu, iespējams pat zinot futbola šī brīža koncentrāciju un tendences neatkārtojama brīnuma valstī ar 2 miljoniem iedzīvotāju. Es runāju par tikšanu starp 16 labākajām kontinenta komandām. Ja. Valstī, kurā futbols nekad nav bijis īpaši mīlēts un godāts, lai neteiktu pretēji. Ja. Es teiktu, šis 4 izdarīja to, ko latvieši noteikti nebija pelnījuši, un arī ko joprojām nespēja novērtēt. Ja? Tad aizgādāja Latvijas izlasi uz 16 komandu fināla turnīru, nostartēja tur ļoti cienīgi. Un tas, es uzskatu, ir fantastisks sasniegums šie te pirmie 12 gadi, un arī pēc tam turpmākie vēl apmēram 8-10 gadi, ļoti, ļoti augsts, ļoti labs līmenis, krietni pārspējot to, ko mēs esam pelnījuši, ko varējām gaidīt, jā, tajos laikos. Nu, un reizē tas ir arī tāds savu veidu lāču pakalpojums, kā starp citu Pahars, uzstājoties kā īpašais viesis Nāciju līgas atlasē, teica, ja, ka tagad mēs no tā ciešam, jo ar šiem te sasniegumiem un konkrēti beigās aizbraukšanu uz finālu turnīru, tagad visi uz to skatās un atcerās un gaida, sazin, kādus brīnums, ja, kopā ar visu to pārējo Latvijā mītošo medaļu kultu un mazo sportu kultu, vai ne, tad ļoti grūti, protams, pēc tādiem augstumiem, ja, ir tiem nākamajiem, kas nāk pēc viņiem. Bet, es domāju, par to, kādu darbu paveica šie te pirmie treneri, vislabāk mēs varam arī tagad novērtēt, ja, kad piemēram, es teiktu, ka par tādām lietām kā par neizšķirtiem pret Albāniju un Grieķiju, droši vien tagad trenerim varētu celt pieminekli, ja, kamēr, piemēram, 98. gadā, ja, par šādiem rezultātiem cilvēks pļaudīdamies devās prom no stadiona, ja, par 2-0 pret minētajām komandām. Un tāpat tās arī Giļa laikā pēc 0-0 pret Albāniju mājās visi bija neapmierināti un teica, kā tad tā vispār var spēlēt. Ja. Un tad iedomājieties kaut ko tādu šobrīd. Tālūk, paldies, ka klausījāties. Šovakar es iekļaujos tieši vienā stundā, ļoti gari, bet šeit bija par ko stāstīt. Jā. Tad līdz nākamajai reizei. Paldies, ka klausījāties.